Labdien! Šodien gribu jums parādīt mūsu foršas spekmens somas. Sāksim mēs ar tādu komplektu. Šī krāsa ir jaunums šogad. Manuprāt, ļoti feina, rozā ar zilu arī nesmērējās. Tas mums ir komplekts, respektīvi mugursoma, apavu soma un 2 penāļi. Kā visas arī Bekmens skolas, viņai ir ergonomiska, ja, ar polistrētu muguriņu. Cieta muguriņa, visas šīs detaļas var noregulēt, kā vajag bērnam. Un arī svarīgi, šī soma ir apmēram no 116 cm augstums līdz kādiem 140, jo ir arī lielāks, parādīšu drusku vēlāk. Iekšā var ielikt diezgan daudz grāmatiņu, vairāki nodalīņi, šeit var ielikt mapītes, klādes, jā, tā kā, lai ir drošāk. Šeit arī iekšā vēl ir kabatiņa, lai varētu ielikt, piemēram, penāli vai vēl kaut ko, jā. Priekšā arī mums ir kabatiņa, šeit tādām vairāk sīkām detaļām, atslēdziņam. Sānā ir foršs nodalījums, te var likt ūdens pudelīti vai lunchboxu. Tāds maciņš jūs pamanījāt. Paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Šī ir papildus podziņas, kurās var mainīt šeit. Var šo, piemēram, taurenīti noņemt, pakārt tādu, kad gribās. Pa kabatiņu, ja, šeit ir tagad tāds zīmējums, bet, ja, piemēram, bērns ir izaudzis un negrib vairāk tādu zīmējumu, tad viņu droši var noslēpt un apgriezt otrādi, es parādīšu. Atveram vaļā, un tad šo kabatiņu mēs griežam otrādi, kā, no iekšpuses izgriežam, un sanāk, tad mums priekšā paliek vienkārši kabatiņa bez zīmējuma. Vēl kas ir forši šai somai, šeit aizmugurē var izvilkt tādu atstarotāju, kurš ir arī ūdens necaurlaidīgs un pārklāt visu mugursomu. Tā, lūk, izskatās tā soma, var redzēt smuki bērnu un arī soma nesamirs. Ja? Un šīs somas arī ir viegli mazgāt, ja nosmērējās, tas nav nekas traģisks. Tad izvelkam viņu ārā un droši visu somu var likt un mazgāt veļas mašīnā.